Jā, labvakar. Šodien atbrauc no Mazdārziņa. Mēs Imantā saņēmām tur, tas ir netālu no Jūrmalas šosejas Imantā, tur bija brīvs Mazdārziņš. Aizbraucām palīgā, vienai pensionārai aizbraucām palīgā, uzkopt to Mazdārziņu un tā tālāk. Vārds pa vārdām viņi saka, re, kur kaimiņos ir brīvs iecirknīts. Tā sarunājām, dabojām to rokā, sazvanījāmies, kam ir tas dārziņa, tas, kā lai pasaka, tas dārziņā iecirknis. Kam viņš pieder, sazvanījāmies, jā, tām teica, ka viņi vairāk nenākšot, un ka viņi esot pa grūtu, un viņi jau ir gadi, un agrāk viņi tur divatā apsaimniekoja un tika galā, un tagad viņi viena pati palikusi, un līdz ar to viņi, protams, ka nevar vairāk to visu izbraukāt un to Mazdārziņu uzturēt, un tā viņš tur 2 gadus būtiski jau tāds kā aizaudzis ir. Tā mēs sazvanījāmies, vienojāmies, ka mēs viņu varam pārņemt un sākt kaut ko tur darīt. Tā kā tiklīdz ir kaut kāda brīvdiena, tā uz turieni paņem riteni un aizbrauc. Protams, ka var arī piebraukt tur ar sabiedrisko transportu, šādi tad jau arī var pieskriet tur arī rēti, bet ar riteni nedaudz interesantāk un savu veidu izklaides brauciens. Aizbraucām jau tur vairākas reizes, pamazām tur visi aizaugušie, un kas tur ir bijuši tādi dārziņi, tur ir bijuši tādas dobes garas, lecektis, un ir arī tur dārza maiņa. To visu pamazām nedaudz sākam sakārtot, ir arī tur ūdens pumpis, kuram tur ir kaut kādas tur problēmas, nezinu kā tu ūdens pumpi tur lai dabū, pēc būtības it kā viņš tur aizaugt ciet, un kad viņš ir katru gadu it kā esot jāvāk ārā, tā spice jāiztīra, un tad viņš atkal it kā darbojās. Paliks siltāks laiks, to laikam būs jāpaskatās, kā tur varēs to izdarīt, un izjauksim to pumpi un satīrīsim. Bet šeit ir atkal atnācis no Ķīnas, un kāds bija pasūtījums katreizi. Reizi mēnesī es tad cenšos kaut ko paskatīties, pasūtīt kaut kādus nepārāk dārgus, vienkārši tādas praktiskas lietas, teiksim, priekš datora. Tas ir aizmirst, ko mēs esam šeit pasūtījuši. Tas ir iepakots. Šādi iepakots, smuki iepakots, liels maisīšu. Viņš ir aizlīmēs. Aizlīmēs. Kas tas ir? Ko viņi mums ir atsūtījuši? Tas ir turētājs. Skaidrs. Tas bija domāts tā, ka tur dārziņā, ja tu kaut ko uzliec, tur, teiksim, kad pānu vai kastrolīt, kaut ko tur uzvārīt, ūdeni uzkarsēt vai uzset, tad, lai to karsto varētu paņemt, tad, viņš tā aiz maliņas ķekla aiztiksē, un viņš kā noņemojas rokturs, tad varētu izmantot. Labi. Ir jau tur vēl daudz, kas pasūtīts. Gan atnāks arī praktiskākas lietas. Arī šitā noderēs, protams. Tāda laima. Jāatzīmē būs internetā, ka tā manta ir saņemta un vēl tāda lieta, ka priekš dārza tagad tur ir bijusi kādreiz zemens, tajās dobēs ir bijis diezgan daudz zemens, bet viņas tur ir aizauguši, un, protams, kad nāks tie dēsti ārā, tur būs jāpaskatās, ko tur var atlasīt, ko tur var izlasīt, un tad būs jāpārstāda. Tāpēc sāku domāt par to, ka vajag priekš dēstiem attiecīgi kaut kāds kastītes.
internetā nošpitoju, tad var uztaisīt šitādas te kastītes. Vienkārši kantains piedara zemi, iestādi tur to dēstu, un tad viņš kādu laiku tev tur, teiksim, lecaktīvai siltumnīcā attiecīgi pastāv, apsakņojās. Nu, un tad, protams, kā visu papīru, tu viņu izstādi, un papīrs attiecīgi satrūd un sapnīts izaug. Un tāpēc šādus ienāca prātā, ka šādus varētu sataisīt. Un būtība jau vēl ir tā, ka ir šīs avīzes, internetu, kur tad viņas izmantos, vai makulatūru. Ar tā vismaz praktiskos nolūkos kādu laiku es te mišķinu pinu, bet tagad būs jāpina vairāk tieši priekš dārza. Tā lecektība, kas tur ir, dobītēm kaut kāds apmals jānopina būs. Nu, tā kā tik līdz ir brīvdienu, paņem riteni un aizbrauc savu veidu izklaidu. Cerams, ka kaut ko izaudzēšu. Pēc būtības tur ir odzināji, ābele, jā, tur ir arī rābarberi un tur ir arī viss, kas ir skāpens. Jā, skāpenes, kas tur vajag. Āvens, nu viss tur ir planīts, protams, ka viss, kas tur ir attiecīgi jāatjauno. Tādēļ vajadzēs uztaisīt dobas, vajadzēs viņus pārstādīt. Un, protams, ka arī augstā zāle tur attiecīgi. Un līdz ar to. Nu, Mika, ko tu tur dari? Nu tā, būs jauna aizraušanās. Ir tā kaut ko izmantot.